Simfoneta Rīga pienesums šī gada Rīgas festivālam būs neparasts Rīgas kultūras dzīves kontekstā. Tā būs amerikāņu muzika un precīzāk muzika, kas radusies vienā no pasaules metropolēm Ņujorkā. Mūsu ideja ir kopā ar Stīvu Raihu parādīt muziku, kas ir ietekmējusies tieši vai netieši no viņa. Un tie būs mūsu laika biedri, kas dzīvo viņpus okeānam, Džulija Volfe un Maikls Gordons. Komponisti, kuru muzika Rīgā ir skanējusi ļoti maz un, jāsaka, nepelnīti maz. Man šķiet, ka šo muziku kopā ar Stīva Raiha darbiem, City Life un variācijām You Are, vieno tas, ka šī muzika var rasties tikai un vienīgi milzu pilsētā, kur cilvēks ir viens ar savām domām, savu ikdienu, savām problēmām, savu prieku. Un, lūk, šis te spogulis, cilvēka dvēseles spogulis visdažādākos aspektos būs dzirdams šajā koncertā. Uzreiz jāteic, ka tā nav kaut kāda unificēta pieeja muzikai, kas rodas lielpilsētā. Katrs no šiem komponistiem nāk ar savu skatījumu, ar savām sajūtām, ar savu emociju. Džulija Volfe mazliet varbūt tādā attālinātā, atsvešinātā veidā, Maikls Gordons nesaudzīgi, robusti. Stīva Raiha City Life ir kļuvusi jau par burtiski hrestomātisku darbu ar tajā izmantotajiem citātiem, sampliem, skaņu paraugiem no lielās pilsētas dzīves. Man ir prieks, ka mēs atgriežamies tādā koncerta vietā kā Dzelzceļa muzejs, kas ir pieredzējis daudz drosmīgus eksperimentus. Es ceru, ka šis koncerts un šī telpa ļoti labi papildinās viens otru. Koncertā piedalīsies arī radio kora mākslinieki, izpildot kopā ar mums variācijas You Are, kas ir darbs vokāli instrumentāls, 5 solistiem un lielam ansamblim. Katrs no šiem darbiem ir īstenībā ļoti krāsains un ļoti subjektīvs, ja tā varētu teikt. Un te pašā laikā šī muzika nav tāda, kur varētu aprakstīt, par ko ir šī muzika. Šī nav nekādā gadījumā tāda attēlojoša vai ilustratīva materiāla. Katram klausītājiem ir tiesības brīvi ļauties savām subjektīvajām sajūtām. Man īstenībā vienmēr fascinē minimalismā tas, kad īsti meistari šī žanra, kur, protams, ir izgudrojuši nevis komponisti, bet muzikologi, šī minimalisma tā sauktā ietveros no tiešām ļoti niecīga materiāla var izveidot kolosāli ietilpīgus, tādus emocionāli un muzikāli ietilpīgus mākslas darbus. Un, protams, Stīvs Raiss, kurš pats sev neuzskata par kādu minimalistu, bet šis nosaukums viņam ir piestiprināts šķiet, ka uz visiem laikiem, neskatoties to, ko viņš pats par to visu domā. Bet jā, mēs varam uzskatīt, jā, ka šī muzika tiešām ir veidot no tādām mazām šūnām, maziem segmentiem. Bet mēs tā rokās, acīm redzot, to ir pilnīgi pietiekami, lai izveidotos tiešām pilnīgi oriģināli, ar ko nesalīdzinām skaņu pasauli. Un man vienmēr aizrauj šī ritmiskā elementa klātbūtne, jo ritms mūsos gēnos šķiet no mūsu dzimšanas, varbūt pat vēl agrāk. Un tas ļoti tieši, protams, iedarbojas gan uz muziķiem, gan uz klausītājiem.